Es domāju, ka spēlētājiem vajadzētu saprast tādu vienu niansi hokejā saistībā ar tiesnešiem. Gluži tāpat kā uz ielas satiksme regulē ceļu policija. Un viņu uzdevums nav sodīt katru braucēju uz ielas, bet viņu uzdevums ir sekot līdzi, lai visi ievēro noteikumus. Tad tieši tāpat ir arī hokejā. Mēs tur neesam tikai tāpēc, lai iedotu noraidījumu, lai kādam kaut ko pateiktu, bet mēs tur esam gan arī tā iemesla dēļ, lai pārbaudītu, vai ekipējums ir kārtībā, vai spēlētāji ievēro noteikumus. Tajā pašā brīdī, ja mēs redzam, ka kāds spēcīgāks spēlētājs ļoti uzskatām vēlas nodarīt pāri kādam vājākam spēlētājam, arī tāpēc uz laukuma ir tiesneši, lai jau laicīgi šo te apturētu. Tieši tāpat kā brīdī, kad jūs apturat ceļu policists, iespējams, viņš varbūt vienkārši grib aprunāties. Nav uzreiz jāraida viss savs negatīvais pret viņu, jo, protams, kad arī uz ielas atturot mašīnas logu un pasakot kaut ko ceļu policistam, tas lēmums būs daudz skarbāks nekā tad, ja tu būtu viņu vienkārši uzklausījis, atzina savu kļūdu, pateicis, jā, man vaina un slido tālāk, vai kā uz ielas, piemēram, brauc tālāk.